Šī gada ceļu būves darbu sezonā par kredītlīdzekļiem un valsts autoceļu fonda līdzekļiem bija plānots veikt remonta un būvniecības darbus 40 objektos dažādos pilsētas mikrorajonos. Uz doto brīdi darbi izpildīti par 70%, izremontēti vairāk nekā 30 000 kvadrātmetru ceļu seguma. Daudzās ielās remonti vēl turpinās, daudz viet tie tuvojas jau noslēgumam. 13 objektos darbi jau ir paveikti. Uz doto momentu palika lielie ielas posmi, tas Svalkas iela no Smilšu līdz Novembra un no Novembra līdz Lielā Dārza ielai. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem liela daļa no pašvaldības pasūtījuma asfalta augšējā slāņa nomaiņu veids Daugavpils firma Latgales ceļdaris. Vietējās būvniecības kompānijas veic arī vairāku ielu pilnu rekonstrukciju. Tā, piemēram, Zeltkalna ielas posmā, kas atrodas Jaunās Forštatas mikrorajonā, strādā firma CKDD, bet Pušķina ielā būvmehanizācija. Šeit tiks nomainīts ceļa segums, izbūvēti trotuāri, ierīkots ielu apgaismojums un lietusūdens kanalizācija. Līdz šim šie ielu posmi bija ar smilts grunts segumu, tā saucamie gruntceļi, kādi mūsu pilsētā ir diezgan daudz. Nolemts tos visus pakāpeniski nosvaltēt. Virknei objektu Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības pārvalde ir jau sagatavojusi tehnisko dokumentāciju nodošanai, izskatīšanai, iepirkumu komisijai un konkursu rīkošanai. Tajos projektos ir paredzēts, ka tiks nosvaltēta tikai braucamā daļa, tiks ierīkotas nomalēs, nobrauktuves ar grandsmilts maisījumu un tiks izveidotas drenāžas ar atklāto metodi, ievelkas un drenāžas. Sākot ar šo gadu, remonta un būvniecības darbi pilsētas ielās pirmo reizi tiek veikti saskaņā ar plānu 3 gadu periodam. Šis dokuments ļauj iedzīvotājiem uzzināt par ielu infrastruktūras tālāko attīstību, bet pašvaldībai tas palīdz sabalansēt savas finansiālās iespējas un būvniecības nozares resursus. Izstrādājot ilgtermiņa plānu, tika paredzēta iespēja arī veikt izmaiņas un papildinājumus tajā. Pārbaudot ceļa seguma stāvokli, pilsētas mērs Jānis Lačplēsis vēlreiz pārliecinājās, ka lēmums uzsākt gruntceļu remontu bija pareizs. Pēc lietus tie kļūst nelietojami un rada daudzas problēmas. Uz šo brīdi korekcijas arī notiek, lai gan plāns pildās ļoti sekmīgi, bet korekcijas notiek paplašinot šajā gadā izpildāmo darbu apjomu. Apskatījumies, tagad bija tomēr ļoti spēcīgas lietusgāzes, ka ir atsevišķi ceļi, kas atrodas stāvās nogāzēs un kuri pakļauti lielam izskalošanas riskam. Piedāvām lietus kanalizācijā nonāk daudz izskalojumu, kas prasa papildus darbu pēc tam un izdevumus, tāpēc tagad papildus plānojam noasfaltēt vai nosegt ar cieto segumu ceļus, kuri ir šajās te nogāzēs straujās. Tas ir Forštates rajonā, Jaunbūves rajonā. Iekļaut plānā un uzklāt asfalta segumu gruntceļiem citos posmos ļauj līdzekļi, kas tika ietaupīti konkursu par darba veikšanu rezultātā. Daži no šiem darbiem var tikt jau uzsākti šogad. Citviet izdosies veikt sagatavošanas zemes darbus, lai atsāktu būvniecību pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ziemas laikā.